Tie ir cilvēki, kas nav droši iet grupās, jo iespējams ir pārāk atpazīstams tēls, iespējams ir kādas pārāk nopietnas pieredzes pagātnē, kas neļauj grupā uzreiz atvērties. Un attiecīgi tad visa šī pati spoguļošanas metode tiek izmantota 1:1. Ieguvums ir konkrēti pielāgotas tēmas konkrētam cilvēkam, kas no vienas puses ir ļoti komfortablāk nekā strādāt grupā, bet no otras puses tiek saņemts mazāks feedbacks. Jo šajā gadījumā feedback tikai dod moderators konkrētam klientam. Es vienmēr esmu par grupām, neskatoties uz to, kad liekas, ka ir bailīgi atvērties. Kāds sanāk 4 sveši cilvēki kopā, ir vēl 5. svešais moderators, un pēkšņi man ir jārunā par to, kas manā dzīvē notiek. Bet pēc pieredzes es varu teikt, ka apmēram pirmās 10 minūtes ir tās bailīgākās. Un tad, kad jau mēs sākam brīvi un atvērt runāt par to, kas notiek, un dabū instrumentus, kā to var risināt, tad viss process aiziet. Tā kā, ja ir izvēle grupās vai individuāli, es saku grupās. Bet ja nav nekā, tad individuāli. Jo galu galā cilvēks ir pelnījis piedzīvot savu autentisko es, piedzīvot savu dzīves ceļu tieši tāds, kāds tas ir manējais vai tavējais, vienalga. Neuzkaroties uz pagātnes tēmām.